Vai tu zini, ka mīlēt tos, kas mīl tevi, tas ir normāli, bet mīlēt tos, kas tevi sāpina, tas ir kristīgi? Esiet sveicināti! Te Mārtiņš un jūs klausieties ikdienas pārdomas, lai nāk tavs vārds. Turpinam ieskatīties Jēzus kalna svētkrunā, un šodien apskatīsim Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 43. un 44. pantu, kur Jēzus saka šos vārdus: Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs savu tuvāko mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Jēzus runāja jūdiem, kas zināja bauslību, un šeit viņš atsaucās uz vārdiem, kas ir rakstīti 3. Mūzes grāmatā 19. nodaļas 18. pantā. Bet, kad Jēzus šos vārdus saka, Izraels ir zem romiešu okupācijas, kur romieši apspiež Izraēlu tautu. Valda milzīga netaisnība, nodevība un sāpes. Un tad Jēzus pasaka šos šokējošos vārdus, ka Dieva valstībā tu ne tikai nemeklē atriebību, bet tu mīli savu ienaidnieku. Un šeit mums atkal ir svarīgi saprast vārdus, kurus lieto Jēzus. Vārds mīlēt šeit nozīmē mīlēt bez nosacījumiem un izvēlēties mīlēt. Tas nav emociju jautājums, tas ir lēmums rīkoties otra labā. Un ko tad Jēzus mums liek mīlēt? Mīliet savus ienaidniekus. Un šī vārda nozīme ir kāds, kurš ir naidīgs pret tevi. Nevis tikai nepatīkams cilvēks, kurš tev nepatīk, bet kāds, kurš aktīvi ir pret tevi. Un atkal Jēzus šeit paceļ latiņu. Viņš pilnībā maina spēles noteikumus. Ja vecā domāšana teica, tu man dari pāri, es tev daru tieši tāpat, tad Jēzus saka, tu man dari ļaunu, bet es tev izvēlos darīt labu. Tas nenozīmē, ka mēs paliekam pa lupatām un piekrītam ļaunumam. Tas nenozīmē, ka mēs ļaujam cilvēkiem sevi izmantot. Tas nozīmē to, ka mēs ļaunumam, kurš nāk no ārienes, neļaujam noteikt mūsu rīcību un reaģēt ar tieši tādu pašu ļaunumu. Bet tā vietā, lai reaģētu ar ļaunumu uz ļaunumu, Jēzus iedod pavisam citu piemēru. Viņš saka, lūdziet par tiem. Un tas ir tas, ko Jēzus arī izdara pie krusta. Pie krusta viņš lūdza par tiem, kas izvēlējās darīt viņam pāri un teica šos vārdus: Tēvs, piedod viņiem. Un ko tad nozīmē šis vārds lūdziet? Tā ir aizlūgšana un saruna ar Dievu. Tas nozīmē nevis tikai domāt par viņiem, bet nest viņus Dieva priekšā katru reizi, kad tu sarunājies ar savu glābēju. Jo tas ir tas, ko darīja Jēzus, kad viņš sāpēs bija pie krusta. Viņš teica, Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezin, ko tie dara. Un ja Jēzus to varēja izdarīt, kad uz viņa gulēja visas pasaules grēka smagums un viņš mocījās no sāpēm, tad to arī varam izdarīt mēs. Par to, ja kāds uz mums ne tā paskatījās, vai kaut ko pateica par mums, vai arī mums kaut ko izdarīja, kas mums nepatika. Un arī šodien es gribu tevi praktiski izaicināt. Šodien izvēlies vienu cilvēku, kurš tevi kaitina vai ir pret tevi noskaņots, un izdari šīs divas lietas. Pirmais, pielieto to, ko Jēzus ir teicis. Lūdz par viņu Dievu. Kad tu runā ar savu glābēju, lūdz viņam, lai viņš dāvā šim cilvēkam glābšanu un izmaina viņa sirdi. Ja tu ikdienā satiec šo cilvēku skolā vai darbā, nedari viņam neko ļaunu pat domās. Ja tev sanāk runāt par šo cilvēku, neaprunā viņu, bet izvēlies nest šo cilvēku Dieva priekšā ikdienas. Un ja tev uzsit sāpi tavā ikdienā kādas lietas, kuras tev ir nodarītas pāri, lūdz par šīm lietām un lūdz par šo cilvēku. Jo tad, kad tu izvēlies svētīt šos cilvēkus, kas tev ir darījuši pāri, tu atņem viņiem varu ar pāridarījumiem, kas ir bijuši pagātnē, ietekmēt tevi šodien. Lai Dieva žēlastība ir pār tevi, un es ticu, ka tev izdosies.